Jūnijā norisinājās vienas no vērienīgākajām mācībām Ziemeļa Eiropā Baltups 24. Latvijas teritoriālajos ūdeņos un Kurzemes piekrastē tika trenētas dažādas taktiskās operācijas ar sabiedroto kuģu, gaisa kuģu un militārās tehnikas iesaisti. Tajā skaitā notika jūras desanta izsēdināšana. Jūras spēki piedalījās apvienoto reaģēšanas spēku jeb JEF aktivitātē Nordic Warden Baltijas jūrā, kurā praktizēja kritiskās zemūdens infrastruktūras apsakošanu un uzraudzību, demonstrējot dalību valstu bruņoto spēku savstarpējo sadarbību. Atzīmējot Cēsu kaujas 105. gada dienu, Cēsīs notika dažādi piemiņas pasākumi, kuros piedalījās Latvijas un Igaunijas prezidenti. Tā skaitā militārā parāde un Cēsu kauju rekonstrukcija. Sēlijas poligonā tika atklāts dronu mācību un testēšanas poligons. Testējot bezpilota lidaparātus, tiek attīstīta vietējā industrija, pārbaudītas dronu tehniskās spējas un taktiskais pielietojums, kā arī tiek uzlabotas tehnoloģijas. Jūnija beigās militāro bāzi Ādeži apmeklēja viņa majestāte Spānijas karalis Filips VI, kopā ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču un aizsardzības nozares vadību. Viesojoties bāzē, Spānijas karalis tikās ar Spānijas kontingenta karavīriem, kas pilda dienesta pienākumus NATO daudznacionālajā kaujas grupā Latvijā.